piekrīti tikai tāpēc, lai būtu miers. Piemēram, partneris stāsta par jaunu ideju, par kārtējo plānu, un tu, ko tu dari? Tu paklusē. Tu piekrīti, bet iekšēji zini, tu to nemaz negribi. Kāpēc? Jo nav jau jēga paskaidrot, nav spēka paskaidrot, nav spēka bojāt garstāvokli. Negribās bojāt garstāvokli viņam un sev, un pēc tam tu atkal dusmojies uz sevi, jo atkal esi nodevusi savu balsi. Bet tas nav jāpiecieš. Ir tik atbrīvojoši, kad vairs nav jāpiekāpjas, lai tikai būtu miers. Jo tas miers jau nav iekšā, vai ne? Kad tu vari pateikt, ko domā, ko jūti, ko vēlies tu, un justies par to droši, ka tu zini, ka mana balss ir svarīga, mana sajūta ir svarīga. Es esmu svarīga, un man vairs nav jādzīvo pretrunā ar sevi. Šis ir stāvoklis, kur esmu sev radījusi, ar speciālistu palīdzību, ar zemapziņas speciālistu palīdzību, un es zinu, arī tu to vari, un tagad es arī varu tev palīdzēt.